Cik es biju patīkami izbrīnīts. Liepājas un Rīgas šosei remontē sanāca diezgan liels gabals pabraukt pa svaigi remontētiem ceļiem. Ko tas nozīmē priekš manas mašīnas? Man ir balta mašīna, un braucot pa jaunu svaigu uzlietu asfaltu, ir tāda problēma, ka ja tu brauc vēl pie tām pa lietainu laikā ir šodien, tad tas notiek vēl vairāk nekā sausā laikā. Tad visdrīzāk, ka tev sanāks izraut no ceļa mazs gabaliņš no ceļa, tautā mēs to saucam pa bitumu. Tie ir tādi melni brūni punktiņi uz mašīnas. Kad es atbraucu mājās uz Liepāju no Rīgas, es pamanīju, ka man bija ļoti daudz bitums. Man bija gan mazi gabali, gan lieli. Parasti, lai noņemtu no bitumu, ir vajadzīgs speciāls bituma noņēmējs. Vai nu ar plastelīnu viņu var noņemt, bet tādā veidā jūs saskrāpēsiet virsbū bitumu noņēmējs. Parasti ir labākais variants, jo tā ir tāda spēcīga ķīmija, kas viņu izšķēd un jūs viņu pēc tam varat noslaucīt. Bet tagad gribu palielīties. Man mašīna ir apstrādāta keramiku. Apstrādāju viņu kaut kādas 2-3 mēnešus atpakaļ un aizbraucu uz to moiku, noskloju mašīnu, uzlieku virsū šampūnu uz mašīnas, paņemu savu mikrofibru vielīti un taisu kontaktmazgāšanu. Kā es vienkārši pārēju pāri mašīnai ar to savu lupatiņu. Cik es biju patīkami izbrīnīts, jo es vienkārši ar lupatiņu burtiski uztaisīju 2 šādas kustības un viss bitums nogāja nost. Bez nekādām papildus ķīmijām, vienkārši parastais moikas šampūns, lupatiņu, pateicoties keramikai. Man kā balts mašīnas īpašniekam tas ir svarīgi, lai mašīna ir tīra un smuka. Keramika nospēlē ļoti lielu lomu šajā, jo keramika izrādās ne tikai palīdz mašīnai būt tīrākai, ūdens pats lido nost, viņi vieglāk mazgāt, bet acīm redzot vēl bitumu, pat nevajag kādas speciālas ķīmijas, lai nomazgātu. Tā kā, draugi, brauciet pie manis likt virsū keramiku.